komandas un klubu vadībai, bet vismaz ir perspektīva komanda, kas arī nākotnē rādīs, ka gribēs būt labākam. Jā, puiši noteikti iegulda lielu darbu un tiek ieguldīti līdzekļi, un tā ir tiek domāts par komandas izaugsmi. Noteikti to es varētu piebilst. Jā. Autovilkt Livonija iepriekšējās kārtās ir izcīnējis katrā kārtā 3. vietu, 3-3, viņam kopēji 6 punkti, bet jāsaka, tie labie vārdi ir arī par Baldone LSPA. Jo Baldone kaut kā, diemžēl vai par laimi, bet ir zaudējusi tieši fināla spēlējas pirmajās 2 kārtās. Bet tas ir fināla spēlēs, un vienalga viņa ir augstāk uz šo momentu rangā kā Autovilkt Livonija. Jā, ja skatāmies savstarpēju reitingu, tad tā arī ir, kad šajā spēlē favorītiem vajadzētu būt Baldonei, bet spēle parādīs, kā būs. Noteikti, kad rezultātam es uzskatu, ka nebūs liela starpība, ka rezultāts būs ļoti līdzīgs. Te Vigo Valdovs juniors tur uzbrukt, tas ļoti ātrs skrējiens. Skatīsimies, kā būs komandas sagatavojušās šī cīņa psiholoģiski. Es domāju, ka Baldona tomēr ir katrā no Latvijas čempionāta regbija 7 kārtām iegūs 2. vietu. Tas ir tā kā sudrabs, jā, un kopā ir 4 punkti. Kāda vieta ir ļoti svarīga, jo izšķirās vieta par 2., 3. un tā tālāk. Jo punkti skaitās kopā. Un pat varētu teikt, ka jāstāsta mums arī, kā nospēlēs nākošais pusfināls, jo tajā arī var būt dažādi pavērsieni, un tas var pat pamainīties, pat jau salīdzinoši nodrošinātais miesnieku tituls. Ja man tā godīgi ir jāsaka, domāju, ka es nezinu, kam ir jānotiek kaut kādām sakritībām, neskritīgām, kā LDM miesnieki nosargās iepriekšējā gada savu Latvijas čempionu titulu. Tas man tā es šajā gadījumā būšu par lai būtu interesanta spēle šī un arī nākošā, lai tiešām, lai mums nav tā, ka mums ir izteikti favorīti, lai ir kaut kādas komandas, kas spēlē ļoti līdzīgi un tā cīņa tiešām ir spraiga. Ja, varbūt spēlē vairāk... Oi, ko labi aizgāja, ko labi izrāva aizskries! Bet tur ir Dāvis Zagorsks, tas ir viens no... Tas bija Kaspars Jakušs. Jakušs? Kas dabūja jautā. Redz, ko nozīmē labi redzēju, ja tu tik tālu redzēju. Jā, tomēr Kasparam jau liela pieredze, viņš ilgi spēlē. Un noķer. Man izskatījās pēc soļiem, kā viņš pielika klāt. Ātruma ziņā, ja? Es domāju, tālāk tikai Dāvis Zagorsks pieskriet. Bet es varētu teikt, ka Dāvis noteikti ir tievāks. Varbūt jau tieks, bet skrējiens Dāvim ir ļoti ātrs. Varu teikt, ka viens no ātrākiem. Grūtā pateikt, tur varbūt sekundes simtdaļas. Jo rekupretīm vēl vien ātrākais ir Kristaps Bērziņš. Varam redzēt, cik to ātro skrējienu, un viņš ir ļoti drošs spēlētājs, pieredzējis, un tāpēc arī varbūt pārvilka, drusku varbūt varēja ātrāk atdot piespēli un būt labāka situācija. Jā, protams, šajā gadījumā es varētu teikt, ka viņš spēlē neraksturīgi regbijam 7, jo regbija 7 manā skatījumā mēģina spēlēt caur malām un ar garām piespēlēm. Kristaps šajā gadījumā puslaukam noskrējas čērsām. Bet tā ir iespējams viņa taktika, un es vienkārši stāstu, kā es trenēju savu komandu. Var tu teikt, es domāju, ka viņš bija domājis, ka viņš pats arī ienesīs. Tāpēc tā darīja to. Tur mazliet jau iznāk saķeršanās. Jā. Mazliet saķeršanās, tāpēc, ka ir cīņa par pirmām vietām. Te gandrīz kā hokejā netraucē nevienam, noņems Armands Višņevskis. Tūlītās domāju, ka Kārlis Sarkans pieņems lēmumus, bet tas nenāk Baldonai par labu. Baldonas spēlētājs Jakušs ir spilgt izteikts līderis komandā, un ja tagad tiks noraidīti abi 2 spēlētāji, paskatīmies, ko Kārlis Sarkans pieņems par lēmumu, konsultējas ar Armandu Višņevski. Šī situācijas ir svarīga konsultācija, tāpēc, ka ne visu varēja redzēt tur no spēles, kur bija bumba tālāk. Un skatāmies iznākumu, ir izsaukti abi kapteiņi, un Kārlis Sarkans stāst, kas notiek. Pateiks par ko? Un iedod sodu par labu Baldonu. Nē, bet es uzskatu, ka labs lēmums, jo tur nebija pārāk liela asuma, un katrs no savas komandas, es domāju, pārējie puiši pieskrēja un ātri izšķīra viņus. Kad tur nebija tāds liels kautiņš un tā. Un tur bija labs sitiens, bet Dāvis, diemžēl, nenoķēra. Jā, un te var būt priekšrocība. Jo ir sācies atkal lietus, un bumba ir diezgan slidena un asa spēle. Domāju, nezini, kāda ir. Ja tu man te prasīs,
mēs esam komentētāji, es tikai saku, bet es arī kā tiesnes un tu kā spēlētājs var to teikt, jā. Šī situācijā es galvenā tiesneša vietā pieņemt bišķi savādāk lēmumu. Tu būtu devis abas dzeltenās. Es būtu iedēļ. Jā, redz, kā tu jūti. Jā, Tāpēc, ka tādā būtu. asā spēlē, tā bija pusē tomēr grūstīšanās. Labi, nebija nekas, nevienam nekas nav izdarīts. Viss spēlē un skrienīt, ka nekas nav bijis, jā. Tāda mēs jau regbi stipri esam tā tauta. Bet priekš tādas, tas mans. Nē, Kārlis Sarkans ir pieredzējis tiesnes, bet tāpat tās cilvēks. Varbūt viņš konsultēties ar Armandu, redzēt tur drusku labāk. Es tev teicu, kā es pieņemtu savu lēmumu. Lai neizsauktos šīs emocijas tālāk uz spēli, abas komandas šīs ir favorīti. Tāpēc jau viņi ir pirmā četrnieka komanda. Tieši tāpēc tas jau ir saprotams, šī asā cīņa. Jā, par katru bombu šeit būs. Tur jau nekāda situācija briesmīgi nebija. Bet bija situācija par vietu un par tvērienu, ka kaut kas ne tā. Jā, te mēs varam redzēt, ka Kristaps Jakušs spēlē ļoti, ļoti aktīvi. Un te atkal kaut kāda asuma. Jā, bet paskatīsimies, viss būs kārtībā. Jo es domāju, ka... Bet es uzskatu, ka te asuma viss ir kārtībā. Protams, lai puiši neaiziet līdz galējībām. Bet tas ir vīru dabā. Un pie šī momenta komentētāji, jūs to domājat, kā spēlētājs, kā vīrs, kā regbijs. Oi, aizskries, labs skrēns. Ja tomēr, ne, liekas, ka bija piespēle uz... Un tur iedeva zeltno kartiņu. Man liekas, ka tāds žests ir, kad it kā... Zeltnā kartiņa saņem Vigo Valdovs. Un, ja nekļūdos, tad dēļ runāšanas. Jā, bet tas ir ļoti bieži to spēlētāju reizēm kaut ko nav apmierināti. Uz laukumu viņam jāspēlē, bet nevis... Un lieliski, vienkārši ideāla situācija. Ideāli, tikai nevajag uz centru. Un noķēr. Kas tad notika? Parādīja, ka ir aizmuguri. Bet Kristaps Jakušs ieraudzīja ideālu situāciju. Jā. Rekur skatītāji arī šilp, kad Kārlis tomēr viņu prāt ir pieņems nepareiz lēmumu, bet man ir prieks šajā brīdī par situāciju, kad Kristaps to ieraudzīja un Dāvis labi aizskrēja. No, pareizi, te jau protams, tiesnesis tiesā, tā kā viņš tiesā. Uz šeit tu kā treneris jau saka, tas ir labi. Sāntiesnesis arī varbūt norādīja, laukumtiesnesis pieņem lēmumu. Bet ļoti laba spēle. Pagaidām rezultāts nav mainījies. Man arī es varu pievilkt, ka man noteikti patīk, kad ir šie asumi. Protams, ir labi, ka viņi neaiziet līdz tādam lielam kautiņam un tam līdzīgi, bet kad ir asa spēle un var redzēt, kad vīri cīnās par uzvaru, kad viņi tik vienkārši neatdos to pretiniekam. Rezultāts 0-0. Latvijas čempionāta, regbijā 7. 3. kārtā, noslēdzošajā kārtā šogad. Jā, šeit izkrīt bumbu uz priekšu, un pirmais puslaiks ir noslēdzies. Valdona šoreiz aizsargājās, sāks Livonija, un tad arī tuvākajās 7 minūtēs redzēsim, kas būs šīs spēles uzvarētāji. Brāļi Jakušs veids kombinācija, parasto krustu, oi, neprecīzi. Atkal mums ir neliels saķeršanās. Un Kristaps Bērziņš, 11. numurs, Livonijai mēģināja ātri nospēlēt un tās, bet tā jāspēlē. Jā, tieši tā, viņš kā mazais ātrais mēģināja izspēlēt, bet viņš nedaudz ne tās vietas izspēlēja sodu. Tā doma bija ļoti laba. Pašlaik jau komanda spēlē pilnos sastāvos. Vigo Valdovs juniors, 12. numurs, Melniem ir atgriezies laukumā pēc zeltenās kartiņas, un 7-7 ir. Diezgan, jā, ļoti droši iet. Jā, te Livonija mēģināja spēlēt ar smagajiem spēlētājiem un dabūs sodu un atkārtot sodu par to, ka neatkāpās 10 metrus un saņemt zeltno kartiņu. Jā, šeit Valdona atkal spēlē vairākumā. Jā, bet regbijā 7, tas ir kā gandrīz vai kā standarts. Jā, ja tu nedod bumbu izspēlē, es domāju, šis sitiens nav labākais. Labi, tur bija klāt, jā, bet bumbu tika atdot. Jā. Es varu teikt atkal, kad kā pirms tam Livonijas Kristaps ieraudzīja labu situāciju, tā šeit bija Baldonas Kristaps ieraudzīja labu situāciju. Tā... Jā, Livonijas cīnās, visi cīnās. Uz priekšu. Un cīņa par labu Baldonai. Jā.
mazliet Aināram Bērziņam, numur 8. Mēs redzam ja to var redzēt. Jā, mazliet. Un bet es noteikti varētu teikt, ka plus par centību. Jā, arī fizisks spēlētājs, nav tik liela pieredze viņam regbijā, kā 3. gadu tikai spēlē. Man šķiet, ka Ainārs drusciņi vairāk, kad varētu būt 4. sezona šī. Varbūt 4. jā. Bet laba trenētība, labi treneri, tas jau dod rezultātu. Jakuši ir... Viņi ir ļoti drosmīgi spēlētāji, ap 2 brāļi, un arī visi Baldons tādi regbisti ir no tādas, kā cits saka, nevar jau to teikt, ka no laukiem, tepat tās blakus vien atrodās jau, jā. Tieši tā, asum visu laiku ir spēlēt. Bet asum būs, neviens tur ceļu negriezīs. Ir tīpaši jau, es varu to teikt, ka... Jā, Reinis Pepe atkal saķerās ar Kasparu Jakušu. Vairāk kārtīgi. Un šoreiz dzelt no kārtas saņem Kaspars Jakušs. Jā. Un tagad komanda spēlē, 6-6. 6-6. Skatāmies, kāds tad rezultāts izspēlēt. Kas kā regbijā tiesīs pa vārtiem. Mēģina juniors, Vigo Valdors juniors, mēģina, mazliet, liekas, ka tas bija uz priekšu, jā. It kā cilvēku pārsvaru, bija 2-1, bet neprecīzi piespēle un trešana noved pie Es arī uzskatu, ka būtu bijis piesmējums, ja būtu precīzi piespēle un labi būtu noķēris bumbu. Jo priekšrocības spēlētājos un vieta, kur piezemēt, bija pietiekoša. Jā, tagad cīņa par labu Baldonai. Vēlreiz atgādinu, tad pirmā 4 komandas, Baldone, LSPA, zilās formās. Un Kristaps Jakušs izraujās. Kristaps Jakušs, bet viņš neaizskries. Piespēl Dāvim. Ja viņš aizskries, nē, bet viņš nobijās skriet. Un uz priekšu. Bija ļoti labi, bet Dāvs neieraudzīja savu partneri un nepaspēja atdot bumbu. Labi, bet bija ļoti bīstama situācija, bija reāla situācija, kā arī iepriekš gūt punktus, un pašlaik... Jā, un Livonija atkal ir pilnā sastāvā. 14. numurs atgriežas laukumā. Jā, Zerafims. Un tas nav Zerafims, tas ir Kuzņicevs, Aleksejs. Aleksejs, jā. 7 tomēr ir labāk kā 6. Tā kā ir pārspēks, jā. Aleksejs spēlē par numuru 9. Jā, un tas uzreiz daudz ko dod, mums izspēle. Viņš ņems kā lieko spēlētāju, viņš būs jāskatās. Spēlētājs uz zemes jālaiž vaļā, labi izspēle, bumbi grūti. Ko Vigo Valdovs juniors darīs? Jā, no manas skatu punkta gan izstījās, ka ir uz priekšu, bet tiesnes tomēr pieņem lēmumu un mēs viņu respektējam. Viņš bija tuvāk, un, teiksim tā, viņš labāk redzēja, kas tur notika. Jā, šeit arī bija kaut kāda bumbas nekontrolēšana un cīņa par labu Baldonai. Baldonai vajadzētu spēlēt mazliet tā piebremzētāk, jā, ka tomēr ir noraidītais. Tieši tā, viņiem ir jāsagaida. Jāpagaida. 7. spēlētājs. Mēs taču redzam, kā hokejā ir 2 minūtes iet tā kā veselu mūžību, lai izturētu. Un šeit ir līdzīgi. Jā, un Kaspars atgriežas laukumā. Jā, 7. spēlētājs ar 7. numuru. Kaspars Jakušs. 2 minūtes būs atpūties. Tas jau ir tūlīt skries kā jauns motoriņš. Tā ir, jo es atceros, kā bija spēle Olimpiādas finālā. Kaspars tika noraidīts uz 2 minūtēm. Un pēc tam, kad atgriezās, veids piezemējumu. Jā, tieši tā. Ko darīs? Jā, ļoti fiziski viņam. Bumba saglabās, diez vai izskatās pēc tās. Šeit tiesnesis saka, ka Livonija spēlē spēlētāji. Vajadzētu tuvēties, ātri spēle, Baldona pieredzējuši komanda, ātri spēlē. Jā, bet tvērieni tik tiešām man ir jāatzīmē, ja ar ko ir pavirzojies savā meistarības priekšā ar tvērieniem. Jā. Es to gribu teikt par autoveltu komandu, jo katru tvērienu, ko es redzu, it kā apdomāts, ar pareizi spēku ielikts, un bumba, kā parasti, neiet uz apakaļ, tas, kas uzbruk, bet vajadzīgo pusi un līdz dabonās cīņa. Arī šī situācija. Es skatos, ka tagad ir cīņa par labu autoveltu Livonijai. Autoveltu Livonija mēģina vēl savādāk. Jā! Skaisti. Ļoti skaisti, jā. Un Livonija izvirzās ar vadībā ar 5-0. Skatīsimies, kas būs ar realizāciju. Kristaps Bērziņš 5-0. Bet ļoti skaitīgi spēlē. Līnija bija nosekta. Nebija, kur likt bumba. Ieraudzīja un ļoti precīzi uzsita kāju, kad no gaisa Kristaps Bērziņš varēja mazliet pastipri vai pavāja bumbu zemē.
Baldonas spēlētāji būtu jau piepresingojuši. Jā, un gaidām dropstienu, kur Jā, izpildīs nu šī Vigo situācija, Valdovs kā juniors. sitams dropsitiens. Skatāmies. Un Jā. ir precīzi. Tiesnesis 7-0. 7-0. Rezultāts 7-0. Autovēl Livonija komandas labāk. Tas dod papildus enerģiju autovelt, jo tad, kad tu esi priekšā un tagad ir jānotir rezultāts un nav daudz palicis laika, jā, domāju, ka viss tāda psiholoģiskā priekšrocība ir pašlaik autovelt Livonijas komandai. Bet Baldone ir pierādījusi daudz ko. Tieši tā, ka Baldone var saņemties arī īpašos momentos, kā man nāk prātā, ja nekļūdos, Latvijas kausa regbijā 7, kur Baldone pirmo puslaiku zaudēja ar 17-0. Jā, 17-0. Es ļoti labi atceros. Jo es komentēju tās spēles, es atceros. Pirmais puslaiks viņiem bija par sliktu 17-0, bet galu galā viņi uzvarēja. To rezultātu gan nepateikšu, bet tomēr 17 punkti nav maz. Tas ir 3 piezīmēm. 3 piezīmēm, tieši tā. Laiks ir palicis maz. Laiks ir palicis maz. Var to teikt, kad ja viņi, kā teikt, pieredzi nākus, pašlaik viss kustības autovelt neskrien, Livonija, mierīgi pārdomāti izspēlē, lai laiks iet viņiem par labi, jo te katru sekundi var nākt par labi. Tieši tā, šobrīd Livonija ir jāspēlē taktiski. Atkal tas pats gājiens, pārsit pāri, vai tiks prom, spēlē no savas ieskaitas laukuma, tur drīkst piespēldot uz priekšu, daudz ar kāju vajadzētu, griež iekšā. Un skrien, jā, pagaidām viņam veicās viņš labi. apskrien, viņš varēs. Divi ātrākie spēlē Kristaps un Berziņš Kristaps dabūja viņu. Noķer, bet bumbi saglabāt Baldonei, skatoties kādu situāciju, nu ļoti skaists regbijs, var tev to teikt tā droši. Neapšaubām. Ar lieliem ātrumiem, ar piespēlēm, kas notiks tālāk. Noķēra bumbu ļoti grūti bija. Un šeit izraujās Roberts. Viņš aizskries. Roberts Siksons. Ja ies uz priekšu, nav jeb ir. Jau uz kājām. Un šeit ir piezemējums. Tas varētu būt tehniskais piezemējums. Jā, tas ir tehniskais piezemējums, jo viņu paņēma, tur bija augsts tvēriens. Augsts tvēriens, saķērājis apkakls. Tātad rezultāts ir 7-5, bet sitiens vēl par vārtiem, kā mēs iepriekš teicām par Baldoni. Viņi var izdarīt daudz ko. Punktus neviena no komandām negūs. Mainīsies laukumiem un spēlēt nākošās 5 minūtes. Jā, tāda. Komanda būs pirmā punktus, tā arī uzvarēs un... Tāda, kā jau mēs dzirdējām, spēlējām līdz pirmajiem gūtajiem punktiem, 5 minūtes. Ja punkti nav gūti. Lai labs uzbrukums, nu iet, nu pacies, aizies! Nu pieķer, bet uz priekšu. Bija, varēja redzēt, ka uz priekšu. Jā, un piezemēs. Tiesnesis iedeva sodu. Piespēle uz priekšu. Autovelt Livonijas komandai. Bet par to vēl ne tikai varbūt pieturēja spēlētāji, lai viņi nepaņemtu un viņš parādīja sots. Jo, ja būtu piespēle uz priekšu... Bet man šķiet, ka tiesnesis rādīja žestu piespēle uz priekšu. Jā, bet tad būtu cīņa. Nu, tad pie tas izglāba Baldonu. Nu, tas bija brīdinājums viņiem. Nevar tik nevērīgi izspēlēt. Bet vai tiks klāt? Spēle uz zemes nevajag dārā. Tieši kā pasakot, bija ļoti liela, no spēlētājiem liela, kā teikt, attālums, kad nebija atbalsts spēlētājiem. Izspēle. Uzsita. O, tagad ir leciens, kurš pirmais. Man liekas, ka... Un Santiesnes rāda autu. Tūlīt paskatīsimies. Santiesnes bija klāt, un mēs tomēr esam lielā attālumā no notikumiem, kas notiek laukumā. Jā, un Baldons spēlē no 22 metru izspēle. Priekšā nedrīkst atrasties bumbai. 22. Nu, tā neko neieguva ar šo sitienu. Kristaps Berziņš, nu, kā mēs teicām, viens no ātrākajiem spēlētājiem. Tieši tā, bet... Asumi turpinās, un spēle ir cienīga gandrīz kā fināls, jā? Aizskries! Uz zemes jālaiž vaļā bumbi ir, pietrūk pusmetrs.
Tomēr spraigā spēle vēl turpinās, un tiešām ir skatām. Man prieks par abām komandām par šo viņu cīņu. Protams, arī kā spēlētājs var teikt, ka viņi jūtās noguruši šobrīd laukumā. Priekšā vēl viena spēle būs. Tieši tā. Par pirmo vietu vai par trešo? Tomēr nedaudz spēlētāji jau ir pierod, kad ir jāspēlē šīs 15 minūtes, 7+7 plus 1 minūte starpā, kad šīs 15 minūtes, viņi gatavojās šīm 15 minūtēm. Un līdz nākušajai spēlē viņi dabūs mazliet atpūsties. Un atkal ar jaunām emocijām, jauniem spēkiem sāks cīņa. Un tad jau viņi spēlēs finālā par zeltu vai par bronzu. Ātri pirms, vai dāvs varēs aizskriet. Viņam pretīm ir arī, kā nobremzēja, vai arī tik tiešām slīd, vai arī kaut kas, bet labi, ka ir bumbi saglabāt. Ja bumbi saglabāt, tad... Atkal sanāca duels. Jā, laiž vaļā, nedrīkst priekšā būt, nedrīkst. Mēs klausamies. Un tiesnes iedod cīņu par labu Livonijai. Autovelt Livonijai. Šīs ir cīņas pirmajā četrniekā par kausu. Šīs komandas, kas izspēlē, tas ir pirmais pusfināls. Tātad kurši Livonija. Nevis kurš, bet tas autovelts jau arī. Viņiem ir divas komandas arī. Kurš labi nospēlē? Un šeit ir noturēta bumba un sots par labu Baldonai. Abi brāļi spēlē un notur bumbu. Un Kaspars Jākuš izraujās. Jā, mēģina griezt uz vietu, bet tur varbūt nevajag, bet bumbi spēlē. Īsti neaizgāja neviens spēlētājs līdzi. Un Kaspars guļ zemē. Kaut kas varbūt ir ir noticis. iesituši. Un laukumā dodās Daktars un pārējie. Jā, klāt sakot, Kaspars ļoti drosmīgs spēlētājs un iegāja 3 spēlētājos. Pretinieki taču arī nav nekādi fiziski spēlētāji. Jā, bet varētu teikt, ka viņš arī cīņas spēlētājs ļoti agresīvs un viņš nebūs no tiem, kas griezīs bumbu atpakaļ. Jā, tas ir pareizi, tāds ir regbijs. Es varētu uzteikt viņu par šo drosmi, bet savukārt, diemžēl, pārējie komandas spēlētāji īsti neviens neaizgāja līdzi, lai varētu nodrošināt raku vai dabūtu offloadu. Jā, nu taisnība. Būtu kaut gan izspēlējot bumbu no, nosauksim šīs regbijas spēlētāja kaudzes, viņš dabūja bumbārā, un tur būtu priekšrocība, varētu kāda aizsvīt. Uzņēmās uz sevīm varbūt šo lielo sitienu, bet es skatos, ka Kasparam... es zinu, ka viņš vīrišķīgs spēlētājs, ja nebūs kaut kas tāds, pavisam traks, jā, viņš turpinās spēlēt. Bieži vien pat vajag tā, kad vajag minūtīt ievelc elpu un viss ir kārtībā, jā. Turpināt spēlēt. Un skatos, kad Reinis Pepa ir nomainīts. Es gan nepateikšu, kurš viņu nomainīja, bet Reinis Pepa nonāca aizskries. Jā! Jā, es skatos, ka jā. Un jā! Jāapsveica Autovelt Livonija. Jā, noteikti var apsveikt. Kristaps Bērziņš pierādīja. Pēdējo piezīmējumu izšķirošo, kad tas bija duels starp Kristapu un Dāvi. Un šajā duelī uzvarēja Kristaps. Nekas Dāvi, nākošais noķers.